Kalniņš ir Mordis, kopā ar mums kādu laiku trenējamies Dubajā. Pastāst, ir kaut kas jauns šajā valstī un pilsētā? Jā, man jau katru gadu mēs šeit esam. Godīgi sakot, es nezinu, kas šeit mainījies. Bet hotels kļuva vēl labāk nekā pagājušajā gadā. Ir redzams, ka arī laukums kļuva labāk. Tāpēc šogad maksimāli labi apstākļi, lai labi sagatavotu sezonai. Nedaudz ilgāk par nedēļu ir pagājis. Kas bija tajā pirmajā nedēļā un cik sarežģīti bija un ko tu jūti, pie kā komanda strādāja? Kā pirmssezonu vienmēr ir grūti. Labi treniņi, aktīvi, ļoti daudz ar bumbu mēs strādājam un arī kaut kur skriešana ir. Tāpēc jā, rīt mums jau pirma oficiāla draudzības spēlē. Gatavojamies, es domāju, ka esam gatavi. Kaut kur ir nogurums, bet tas ir normāli. Mēs taču nometnē esam gatavojamies un es domāju, ka rīt parādīsim labu futbolu. Bet no malas skatoties, izskatās, ka tie treniņi tādi ļoti intensīvi. Tā patiešām ir? Jā, ļoti intensīvi un arī tādi ilgi, 1,5 stundu minimums katrs treniņš. Dažreiz ir pa 2 treniņu dienā. Tāpēc jā, treniņi ļoti intensīvi, bet jā, jau mēs, kad 10 dienas jau trenējamies, mēs jau adaptējamies tam tempam. Tāpēc tagad jau ir bišķiņ vieglāk nekā bija sākumā. Varbūt var jau nedaudz ieskicēt, kas ir tas futbols, ko treneris no jums sagaida, kādu futbolu viņš grib redzēt? Rīgas futbols nekad nemainās. Mēs gribam spēlēt ar bumbu, kontrolēt bumbu, visas piespēlēs, daudz kustības, pressings augsts. Jā, nekas nemainās. Tas pats futbols, agresīvs un kontrolēt bumbu. Aizvien vairāk spēlētāji no Dienvidamerikas, kā viņi iejūtās, nedaudz cita kultūra, kā esam viņus pieņēmuši? Pagaidām ir grūti, bet mums ir daudz laika vēl, lai saspēlēties ar viņiem. Labi, ka viņi ir daudz, ka viņi savā starpā var kaut kur vienam otram palīdzēt, kas jau ilgāku laiku šeit. Adaptācija, es domāju, ka būs viņam vieglāka nekā tiem pirmiem, kas bija pagājušajā gadā. Es domāju, ka viņi var mums palīdzēt, un viņam vajag mums palīdzēt. Tāpēc mēs no savas puses arī viņam gribam visu izdarīt tā, lai viņi iejustas ļoti ātri komandā un jūtā to mūsu kodolu un to ģimeni, kas mums iekšā ir. Ja šādiem treniņiem, ko tu sagaidi rīt no tās pirmās spēles pret komandu no Emirātiem? Jā, pirmā spēlē varbūt mums būs daudz emocijas, kaut kur, nezinu, visi gribas kaut ko pierādīt, bet mums ir daudz spēlētāju, kur jau ilgu laiku šeit, un kaut kur vajadzēs būt mierīgi, nospēlēt pareizi, izdarīt visu, ko treneris no mums rīt prasīs, tāpēc, ko šodien mēs redzējām treniņam, mēs esam gatavi un sapratam, ko treneris no mums gaida, tāpēc rīt gaida mums interesanta spēle. Ok, paldies. Jā, paldies.